šaubu dalībnieks. Varbūt tie, kas ir ieradušies un laicīgi atraduši savas vietas, es domāju, ka varam tā forši, draudzīgi, sirsnīgi uzklaudēt, jo jūs priekšā kontrastam, ja? Kaut kas tāds nelielāks, nu tad ir laiks kaut kam lielākam, stipri lielākam. Zinātājs 100 punktu teiks, tās taču ir DC3! Divmotoru, zemspārnu! O jā. Nu es tā no malas pirmīt skatījos, kas tas pa zvēru ir, nu riktīgs dzīvnieks. Un ar tādu, kā saka, vintage piesipienu, ja? Atbraucis tepat pār Lielai jūrai, nu un šodien šeit spilvē. Nu, kā jūs paši redzat, spīduma aizstās saules staros, fantastiski. Upies stūris vai tie... Pirmie ievēsēji, protams, ka... Nu ko, DC3 izmet līkumu un es domāju, ka gatavojas atgriezties šeit tieši jūs priekšā, tāpēc, nu ko, dāmas un kungi, DC3 leģendārs lidaparāts šodien. Baltic International Air Show, skaisti, graciozi, masīvi un cēli lido jūsu virzienā. Aplaus uzgalvējiem pilotam! Nu, un īstenībā tajā klusuma mirklī mēs varam tā piebilst, ka nu, šis ir tā kā Svētku reizēs uceļot pa pasauli. Mēs pļavās un tuvojas šis ikoniskais lidaparāts. Mēs esam šo šovu, ne? Emocijas uz viļņu, vai ne, un saprotiet paši, nu, te tāds varēts aprāts lido tik tuvu. Mums ir tikko, ja redzam, zanoties pakaļ lielajam tātad vēl divas lidmašīnas, mēs noteikti lēnām pārējiem nākošajā numurā, kur pievienojās Juris Kairis un Lung Easy Pass. Man liekas, savs. Es saku ābols. Ābols. Mēs gribēju sirsniņu redzēt. Es redzēju par sirsniņu. Zini, katram savs rakurs. Jā. Oriģināli. Radoši. If you look up in the air, skyward, then you initially saw maybe a heart. Marta said maybe it's an apple. Wow. Sentimentāli aplausī! Ej! Nu ko, tie, kas skatās uz lidmašīnu un iespējams, ka Juris Kairis arī kādu mirkli uzmet acis uz skatītāju zonu. Pamājam, aplaudējam, pasmaidām. Skara aplaus, Juris Kairis arī ir nosēdies, piezemējies. Viņš vēl driftos. Mārcis, ko tu pastāstīji par šo te? Nu, beidzot, es redzu sirsniņu. Tu redzi sirsniņu. Karsta sirsniņu. Es nezinu, cik maksā aviācijā riepas. Man nav nejausmas, absolūti nezinu. Pirmkārt jau nedega riepas. Nu, paga, tur ir? Vai te nav tās riepas? Riepas ir, bet nedega riepas. Nu labi, jā. Bet, nu, tāds sajūta bija, tāds sajūta, zini, cik daudz drifteri, kas... Nu, šis tas brīdis, kad notiek atcelšanās gaisā. Žirokopters dodas savā izbraucienā un priecējas tūlīt pat tuvākajās minūtēs visus klātsošos Baltic International Air Show. Dūmiņi mums ir. Smaržīgi.
Un žirkopters, Mārcis, skaties, žirkopters izstāst dodas kopā kombo. Nu jā, arī... Žirkopteri var kaut kur aizbraukt tranzītā. Iespējams. Nu, baigi inčīgi ar viņu. Viņam tas augšējais, tas, kas griežās virs galvas. Skaistus ornamentus debesīs. Nu, un tas, kas piedzen un dzen viņu uz priekšu, parasti atrodās vai nu aizmugurē, vai nu izvirzīt lidaparātam uz priekšu. Tas ir tas, kas to propelleri tā kā šķietami dzen, bet tā nav. Nu, un žirokopterim, lai viņš vispār izkustētos no vietas un paceltos bišķiņu uz augšu, viņam vajadzīgs īsts ieskrējiens. Dažiem modeļiem tas ir ļoti, ļoti īsts. Nu, kā saprot, ne tiem polikopteriem, ne tiem helikopteriem, tas nav nepieciešams. Viņi var no vietas startēt, viņi var no kalna nokrist un tad startēt. Ei, tu pasties, būs ļoti liels sirds. Varbūt labāk ir atbraukt uz šovu. Skatās, ko dara? Cepurs ir galvā. Suņi neskraid pa laukumu. Kas tur ir? Tā lūdzu info. Nu, teikšu tā, pašlaik priekšā mums atrodas gaisā žirokopteris un šeit skatītāja zonā, VIP zonā, vismaz redz cilvēku māju. Ak, Dievs, viņš nestūrē, viņš nestūrē! Bitīt matos. Bet toties pastīt, tu redzēji, jā, un tās uz diviem riteņiem brauc, tas kas? Žirokopters un rītāģis uz kreisās pusēs. Divi rāti tiek izmantoti, otri divi skaisti lido gaisā, piestiprināti lido. Varbūt viņam ir arī pusstūre. Un brīvajā laikā vēl filmēs. Apgās, veids. OMG. O, ģiebe. Rekur redz vienīgs lidaparāts ar vienu riteni, kaut kā jau jātiek būs lejā, no līdz ar to tas riteni būs jāuzliek apakaļ. Es domāju, tas tā kā latviešu kāzās izpirkuma maksa bosvaru un to eliksīru. Paga, Mārcis, kāpēc tu pļursi skatieties? Rekur ir ritenis, drīktu vājds atbalstīt! Viņu tirgot, filmēja saimnieki. Tu visu uzmanība šeit uz Piper Club un ritenis tiek likts apakaļ. Būs vai nebūs? Ir? Nav? Būs jātais vēlreiz. Jūs saprotat paši, vajag vēl ir piegājiet man. Hudornik, svīri, Slovenija viņu šo lidaparātu iegādājās 1000 autorizācijas. Jā, visi ļoti, kā skata. Ļoti vienkārši. Manuāls, tieši tā. Kāds pats man teica, ka tas ir, principā, ļoti pateicīgs. Man bija baila pilnīgi, tāpēc tāda klasiskā mūzika ļoti atbilstoša. Kā viņi parastās garām tam lidaparātam. Vai tad tev neatgādina klasisku menuetu danci? Vairāk izstāst kasdārsā. Pitīt rožu dārziņā. Es ļoti gatavojos, ļoti centos. Tas tā arī saucās menuets, mazā nakts mūzika. Mēs viņiem ļaujam iztrakoties tagad pa dienu, jo pa nakti jāgoļas, zini.